Aizējam uz turien. Mazliet gribās pateikt par to, ka cilvēki nevienmēr māca izlasīt piedāvājumus. Jo arī tie piedāvājumi dažreiz ir sagatavoti tā, ka tur daudz visādas lietas. Drēbi, pakaremie, lukturīts tās, lukturīts šitāds. Un tajā visā informācijas jūklī pazūd svarīgās lietas. Kā mēs pievērstu pirmām kārtām uzmanību piedāvājuma komplektācijai, kas ļoti būtiski iespaido tavu cenu. Regulāri, ko es redzu cilvēkus, kas aizmirst, frontālā kausa ātrās nomaiņas sakabi. Standarts tas ir nākošais jautājums, bet jautājums, vai viņa vispār ir. Vai tas aprīkojums liekās tieši vai caur sakabi. Ļoti svarīga lieta. Mehāniskā vai hidrauliskā, tas ir nākošais jau jautājums. Aizējam te. Otra būtiska izmaksu pozīcija ir šī side shifts, sānu nobīdi, vai ir mehāniskā kā šajā gadījumā, vai ir hidrauliskā. Tas ir atkal naudas jautājums. Tad ir vēl džojstiki. Vai šeit ir džojstiki, vai tie ir kloķi. Un dažiem ražotājiem džojstiki varbūt arī novietoti ir arī uz sēdekļa balstos, grozās turpat pakaļ. Šim ražotājiem tas evolūcijas posms ir pārlikts pāri. Ja gribās tā, tad jau ņemās visa kabīne, kas visa grozās turpat pakaļ. Tās ir tās lielās pozīcijas. Kas vēl? Hidrolīnijas ekskavācijas kausam, planēšanas kausam. Šajā gadījumā vispār šeit ir līniju komplekss priekš rototilta. Teleskops. Arī kā opcija. Kausa ātrās nomaiņas sakabe, mehāniskā vai hidrauliskā, vai viņa ir. Un tad kādi kausi. Tās tās būtiskākās lietas, kas ir svarīgi zināt. Pēc tām sākās raidkontrolis, strēlis, amortizācijas sistēmas, lampiņas, radio, kondicionieri un tā tālāk. Tas jau ir mazsvarīgāk. Šīs ir tās darbarīku lietas, darba instrumentu, manuprāt, būtiskākās komponentes. Un pēc tam jau var sākt skatīties par komplektāciju citus sīkumus. Varbūt noder.